Nedaudz par iekaisumu. Fibromialģija netiek uzskatīta par iekaisumu slimību klasiskajā izpratnē. Atšķirībā, piemēram, no reumatoīdā artrīta vai sistemātiskās sarkanās vilkēdes, fibromialģija neizrāda iekaisuma pazīmes audos. Piemēram, pietūkumu, apsārtumu, drudzi vai izmaiņas asins analīzēs. Ja? Kāpēc tad sāp? Fibromialģija ir plaši izplatītas sāpes dažādās noteiktās vietās vai pa visu ķermeni. Principā mūsdienās šī teorija ir sāpju uztveres traucējumi nervu sistēmas līmenī, ja? Un to sauc par centrālo sensibilizāciju, kad smadzenes un muguras smadzenes kļūst paaugstināti jūtīgas, ja, pret šiem sāpju signāliem. Tas ir pat bez kaut kādiem, piemēram, audu bojājumiem. Cilvēks uztver sāpes kā spēcīgas un patstāvīgas. Un šeit var būt, ja mēs runājam par iekaisumu, ja šis neiroiekaisums. Ja, man ir daudz visādīgi jautājumi par to, kāda saistība ir ar to, kad es citreiz stāstu, ja padzeriet bosvēliju, ja tā var ļoti palīdzēt mazināt sāpes, ja, un viņa ir arī medicīnā ļoti atpazīta. Neiroiekaisums. Jaunie pētījumi liecina, ka dažiem pacientiem ar fibromialģiju var būt vieglas iekaisuma aktivitātes pazīmes tieši centrālajā nervu sistēmā. Ja? Piemēram, šis paaugstinātais glijas un citokīnu līmenis smadzenēs. Un, nejauciet, šis nav tas pats, kas locītavu iekaisums. Ja? Bet šī visa situācija arī tāpatās var veicināt sāpes. Tāpēc ir jāsaprot, ir jāmēģina, nāciet mīļie, rakstiet man, ir jāmēģina, analizēsim kopā, un manā veikalā ir pilnīgi viss, ko var atrisināt un ar ko var strādāt. Un, man tagad 8 gadi, bet apskatieties, man ir 3 biznesi, mīļie. Man ir fibromialģija, man ir vēža diagnoze, un man ir 3 biznesi, un es esmu ļoti emocionāls cilvēks. Es jums pastāstīšu, kā man iet ikdienā, bet var to visu izdarīt. Jā, ik pa brītiņam organismu attīrīšanu vajag. Jā, nervu sistēma pirmām kārtām. Jā, kaut vai to pašu 2-1, GoPak. Ļoti minimāla šī organisma attīrīšana, plus sākam strādāt ar nervu sistēmu. Un šis viss komplekts, un kad fibromialģijas pacientiem ir šis kairinātais zarnu sindroms, un tas, ka tur vēl ir iekļautā superflora, labās baktērijas, tas strādā kopā ar grifoniju, lai noņemtu šo iekaisumu, lai nebūtu tā, ka mums tur iekšā burtiski mēs pēdam, ja mums sāk viss trīcēt, ja, tā kā kaut kāda zemestrīce iekš mums. Ja. Tāpēc vienkārši vajag skatīties, kas cilvēkiem palīdz. Ja, un sākt no pareizā gala. Ja mēs sākam no pareizā gala, tad visu var atrisināt. Protams, es nekad nestāstu par kaut kādu vispār vai izārstēšanu vai nezinu ko. Vienkārši padarīt šo dzīvi, zināt, kādu tādu, ka tu vari normāli parādīties cilvēkos, tu vari iet, tu vari smaidīt, nevis tā, ka tev ir caur asarām jāsmaida, ja tā, ka tu negribi smaidīt. Protams, man arī ir brīži, kad es reāli negribu smaidīt, ja, ka man ir ļoti grūti, un to var īstenībā man sejā redzēt, tad, ka man ir tie grūtie momenti, ja, jo tā, ka man ļoti viegli, ja, tad es tur žestikulēju, nezinu, ko es tur daru, ja, un tad man ir smaids līdz ausīm un pilnīgi nefiltrēju savas emocijas, bet, kad man ir reāli grūti, tad es arī darbā pat klientiem negribu acīs skatīties, ja, un es nevaru pastrādāt, un suši vairāk nav, un visi ir neapmierināti, kāds vēl tur kaut ko ieliek kādu review, ja, par to, ka nav, neviens jau nesapratīs manu situāciju, neviens nesapratīs, ka es stāvu asarās, ka man mugurkauls vienkārši rauj ārā, bet pagaidām es dzīvu pamainīt nekā nevaru. Visi ir vienmēr finansējis. Visiem liekas riņķī apkārt, kad visi tik krūti super iet, viņi tur sold out, viņi tur nezin ko un tādā garā. Ja jūs zināt, kā ir patiesībā, kā ir tur iekšā, kas lācītim vēderā, cik tas ir smagi, cik tas ir... Un nav tik vienkārši kā citreiz kāds vajag. Tā pamaini to, izdari to, aizbrauc uz laukiem, viss ir finansēs. Nav tik vienkārši citreiz. Tur augšā visu mums liek mums to ceļu rāda, mums saliek visas kārtas, tā kā ir jābūt visur. Tu vari iet caur uguni, caur ūdeni, ja tev nebūs lemts, tad tu vienkārši vairāk pazaudēsi nekā vinnēsi, un ja tu iesi pret dieva gribu, un ja tu iesi pret vispār visuma spēku. Jā, tāpēc ir arī jāieklausās savā intuīcijā, jāieklausās tas, jāskatās, kas vispār apkārt notiek, jā, un kā tev dzīve veidojās, jā, un ko tagad darīt, jā, un nedarīt nekādus pārsteidzīgus lēmumus, jā, lai pēc tam nebūtu jānožēlo, un mēs zaudējām visi abi divi kopā, un viens otru ievilkām, es ievilku Andžai stresā, un beigās mēs palikām bez nekā, un neiekrājumu nekā, un parasti es arī daudz ko es palīdzu, bet es palīdzu darbiem, jo man reāli nav, es nevaru naudām palīdzēt.